Svētku noskaņas 17. novembrī bija pārņēmuši Zemkopības ministriju. Zemkopības ministra Laimdota Straujuma apbalvoja nozares pārstāvjus, pasniedzot medaļu par centību un Zemkopības ministrijas atzinības rakstus. Zemkopības ministrija šī tradīcija jau ir, kopš es atceros, kopš es iepriekšējā reizi strādāju Zemkopības ministrija, jau ir vairāk kā 10 gadus. Es domāju, ka tas ir simboliski. Jo Latvijas valsts, tā ir Latvijas zeme un Latvijas cilvēki, un cilvēki, kas apstrādā zemi. Tā kā, manuprāt, Zemkopības ministrijas augstākā apbalvojuma medaļas par centību pasniegšana kopā ar valsts svētkiem, tas ir dziļi simboliski par godu mūsu zemē, mūsu cilvēkiem, mūsu tautai. Visi 9, kuri šodien saņēma medaļas par centību un kuri saņēma godrakstus, visi ir to pelnījuši. Visi ir darījuši katrs savā vietā tik daudz, cik viņi ir varējuši, nedomāt par medaļām vai atzinību. Viņi strādājuši savu darbu. Medaļu par centību Zemkopības ministrija 15. gadu pēc kārtas piešķir par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā, kā arī par ilggadēju un godprātīgu darbu. Savukārt Zemkopības ministrijas atzinības raksts tiek pasniegts par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgos pasākumos un apzinīgi pildītiem amata pienākumiem. Ar lielu lepnumu par Latvijas zemniekiem iepazīstināsim jūs ar laureātiem. Latvijas agronomu biedrības prezidentam, Sijā Kurzemes sēklas galvenajam agronomam Mārim Grīnvalda kungam Zemkopības ministrijas pasniegtā medaļa par centību nav pirmais apbalvojums un pelnīti. Grīnvalda kunga uzvārds ir zināms ikvienam dārzkopim kā derīga padome teicējs. Izglītību iegūst Kazdangras Sohos tehnikumā un Lauksaimniecības akadēmijas agronomijas fakultātē. Kopš 1970. gada strādājot lielajās padomju saimniecībās, uzkrāta bagātīga pieredze, kas šobrīd lieti noderēs 22 gadus strādājot par Sijā Kurzemes sēklas galveno agronomu. Zināšanas un pieredze krāta gan praksē, gan tiekoties ar citu valstu speciālistiem un pielāgojot iegūtās zināšanas tieši Latvijas apstākļiem. Grīnvalda kunga zināšanas noder daudziem Latvijas sakņu audzētājiem. Sijā Kurzemes sēklas kolektīvs sveic savu agronomu Māri Grīnvaldu ar saņemto apbalvojumu. Arī Ligitu Kadžulas kundze sveic kolēģis no biedrības Lauku partnerības Sēlī. Kadžulas kundze ir biedrības Lauku partnerības Sēlī valdes locekle, kā arī Salas pagasta lauku attīstības speciāliste. Es visu laiku esmu Salas novadā bijusi atbalstīta, un tas liek censties strādāt ar katru reizi labāk un labāk, un, ko saka, dzīve pati diktē savus noteikumus, jo cilvēki nāk gados pie lauku attīstības speciālisti, un paskatoties, kā tās kundzes cenšas, man pašai nedrīkst nerādīt, kā saka, piemēru, un jācenšās viņu labāt tā, lai arī viņiem būtu labāk. Gribās īstenot tos vietējo iedzīvotāju nepieciešamo apkārt, lai dzīve laukos uzlabotos un arī, lai, kā saka, cilvēks saglabātos. Lai lauki ir vide, kur cilvēks varētu dzīvot, attīstīt, bērnus radīt un lai neizmirst mūsu lauki, vienkārši sakot. Medaļas par centību ieguvēja Valentīna Augustova jau 7 gadus ar panākumiem saimnieko bioloģiskajā saimniecībā Ozolaine, kopjot 42 hektārus un esot veiksmīga uzņēmēja un labs piemērs novadniekiem. Augustovs kundze ir pārliecināta, ka tieši brūnaļas un piemkopības nozara ir viņas aicinājums un arī Andrupenes puses izdzīvošanas stāsts. Valentīna Augustova ir arī piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības avots, kurai pienu realizē apmēram 200 saimniecības, vadītāja un biedrības Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienība valdes locekle. Enerģija un darbspēks palīdz veikt visus darbus un pienākumus. Šajā svētku reizē Augustovs kundze īpaši sveic Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienība. Arī Zemkopības ministrijas atzinības raksta ieguvējs Dācis Pastars rūpe ir piena lopkopība. Pastars kundze saimnieko saimniecībā Tālči, ir lauksaimnieku apvienības valdes locekle un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Māršava valdes priekšsēdētāja. Savu kolēģi īpaši mīļi sveic lauksaimnieku apvienība. Ir patiesībā divējādas sajūtas. Ja? Pirmā ir tā, ka man šķiet, es neko
tādu neesmu izdarījusi, jo man tā novērtē no otras puses tāds gandarījums, ka kaut to sīkumiņu vai mazumiņu kāds ir pamanījis. Jā? Un es varu tikai pateikt to, mīļie zemnieki, mums ir jāturas kopā un pa vienam, vienalga, cik aktīvi es vai mani kolēģi mēs nebūtu, mēs neko nevaram izcīnīt. Mums ir jābūt kopā un jāturās un jāpierāda tiem, kas mums netic, kad ir vērts ticēt. Atzinības raksta ieguvēja Ņina Mavrina arī pārstāv bioloģiskās saimniekošanas entuziasts, pamatā nodarbojoties ar piena lopkopību. Mavrinas kundze vienmēr ir gatava apgūt jauno un pilnveidot savu saimniecību, attīstot ražošanu, piemēram, modernizēt kūtvi vai atjaunojot tehnikas parku. Ņinas Mavrinas kundzes saimniecība Vanagi ir piemērs, kā saimniekot laukos. Ļoti liels paldies! Tas mums bija pārsteigums. Liels, kur mēs dažas dienas tik atpakaļ to uzzinājām, mēs nemaz nezinājām. Lopkopība un arī graudu kopība. Nu, graudus mēs audzējam pārsvarā lopiem, mēs nerealizējam. Jā, mums projekts tagad, rekonstrukcija otrās fermas, un tagad ganāmpulks paplašināsies. Svētki priekš mums arī, kā latvietāji, mums svētki. Kā mēs lauku cilvēki strādājam un cenšamies. Atzinības rakstu saņēmis zemnieku saimniecības Lapsas īpašnieks Guntis Krūmiņš. Atzinības rakstu saņemšanai viņu ir pieteikusi Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība, jo Krūmiņa kungs ilgus gadus ir strādājis šīs savienības padomē. Krūmiņa kunga saimniecībā ir ap 100 melnraibās šķirnes govis, kur vidējais izslaukums ir viens no labākajiem. Saimniecība pārdod arī šķirnes teles, saimniecības gotiņām ir vieni no augstākajiem ražošanas rādītājiem. Krūmiņa kungs daudz strādā pie sava ganāmpulka izkopšanas un daudz nodarbojas ar selekcijas materiālu. Saimniekojot saimniecībā, Krūmiņa kungam palīdz kundze Arita un dēli. Šo saimniecību droši var saukt par ciešu ģimenes uzņēmumu. Saimnieki iet uz ekonomisku un pārdomātu saimniekošanu, tieši tāpēc tagad viņi neslīkst kredītu jūgā. Saimniecība un saimniekošana cenšas pielāgot laikmetīgajām vajadzībām par saviem līdzekļiem. Tāpēc saimnieks saka, ka dišķibela krīze viņu tā īsti neskar, kamēr vien dzīvo laukos, jo vienmēr pašam sava iztikšana. Mēs raidījuma veidotāji novēlam Latvijas zemniekiem būt stipriem un rast spēkus savai zemē. Es gribētu visiem novēlēt uzlīkstēšanos visiem cilvēkiem Latvijas. Un strādāt visiem kopā.